Kalistēnieka iesācējiem – noguruma kontrolēšana. Nogurums ir ķermeņa sistēma traucējumi, kas rodas jebkāda stimulatīva treniņa rezultātā. Ja trenēšanos mēs pielīdzinām ēst gatavošanai, tas stimuls ir ēdiens, un nogurums ir nekārtība, ko mēs atstājam. Tāpat kā nav iespējams pagatavot ēst bez nekādas nekārtības, nav iespējams stimulēt muskuļu augšanu bez noguruma. Tāpēc tā vietā, lai izvairītos no tā, mums vajag iemācīties to kontrolēt. Un kā mēs to varam izdarīt? Protams, mēs nekārtību varam savākt, bet viss sākās ar to, ka mēs neredam pārlieku lielu nekārtību pirmajā vietā. Lai uzkrātu pēc iespējas mazāk nogurumu, tev ir jāuzņem pietiekami daudz kaloriju, pietiekami daudz jāguļ, jāprot atslābināties, jāizmanto pareiza tehnika, jāuzsāk trenēties ar salīdzinoši mazu relatīvo piepildu un treniņu apjomu, kā arī jāievēro pietiekami daudz atpūtas dienu. Ievērojot šos visus noteikumus, tu uzkrāsi tik maz nogurumu, cik vien fiziski ir iespējams. Taču neizbēgami pienāks brīdis, ka tās nogurums būs pārlieku liels un tas būs jāsamazina. Un kad šis brīdis pienāks, ja tu noskaties šī miniseriāla 7. epizodu par treniņu apjomu, tad šis ir brīdis, kad tu sasniedz savu maksimālu atjaunojamo līmeni. Šis līmenis apzīmē treniņu apjomu, no kura tavs ķermenis vairs nav spējīgs atjaunoties, jo uzkrātais nogurums ir pārlieku liels. Un kā tu vari zināt, ka tavs uzkrātais nogurums ir pārlieku liels? Vienkārši sekojot līdz savam treniņu sniegumam un pamanot, ka tas sāk krist. Viens slikts treniņš vēl neko nenozīmē, bet divi slikti treniņi ir skaidrs zīme, ka tavs nogurums ir pārlieku liels. Ja tu sāc trenēties ar salīdzinoši mazu relatīvo piepildu un treniņu apjomu un pakāpeniski to palielini, tad šim vajadzētu notikt ne ātrāk kā pēc 6 nedēļām. Ja tu sasniedz savu maksimālu atjaunojamo līmeni ātrāk, tad tu zini, ka viens vai otrs ir pārāk augsts. Kad šis ir noticis, tad tev ir jāpaņem tā saucamā izlādes nedēļa, jeb viena ļoti viegla treniņa nedēļa, kuras mērķis ir samazināt nogurumu un padarīt tavu ķermeni jūtīgāku pret trenēšanos. Tā izskatās šādi. Vingrinājumi paliek tie paši, bet izdala piegājienu atkārtojumu skaitu ar 2 un veic tikai 2 treniņus. Ja pēdējā treniņa nedēļā tu veic 12 piegājienus pa 12 atspiedieniem, tad izlādes nedēļā veic 6 piegājienus pa 6 atspiedieniem. Es zinu, ļoti viegli, bet tam tā ir jābūt. Tavs mērķis izlādes nedēļā ir tikai samazināt nogurumu, tāpēc par smagiem treniņiem tu vari aizmirst. Vēl viena opcija ir netrenēties vispār, bet šādi zaudēs nedaudz spēku un tehniku, kā arī padarīs treniņu uzsākšanu nedaudz grūtāku. Kad izlādes nedēļa beigusies, mēs varam tevi apsveikt. Tas pabeidzis pirmo mezociklu. Ja tev šis video noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim miniseriālam. Un tiekamies nākamreiz uz kulmināciju šim miniseriālam – treniņu programmas izveidošanu. Čau!